Trešais reichs. Pēc daudz domām visļaunākais un visbriesmīgākais režīms vēsturē. Adolfa Hitlera vadībā nacisti nogalināja gandrīz 17 miljonus cilvēku, izmainot cilvēces vēstures virzību. Bet vai par pēkšņo nacistiskās Vācijas izaugsmi jāpasakās tikai vienam psihiski slimam diktatoram? Vai arī tā saņēma ārpuszemes palīdzību? Ar ārpuszemes palīdzību Hitlers varēja viegli radīt pārāko superieroci, no pazemes laboratorijām līdz eksperimentiem ar ceļošanu laikā. Vai Hitleram bija citplanētiešu noslēpumi, kas vadīja nacistu karamašīnu? Šovakar mēs dosimies nacistu NLO tehnoloģiju medībās, un atklājumi jūs šokēs. Pievienojieties, kad mēs atklājam nacistu un NLO noslēpumus. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības, par NLO liecībām tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. 1942. gads – Vācija. Nacistu partija cīnās pasaules karā vairākos kontinentos. Hitlers publiski meklē to, ko dēvē par brīnumieroci. Viņš uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai celtu vāciešu morāli. Pēkšņi nacisti nāk klajā ar ierīci, ko pasaule līdz šim nav redzējusi – V2 raķeti. V2 raķete bija augstu tehnoloģiju ierīce nacistiskajā Vācijā. Tā ļāva nogādāt ieroču kravas līdz pat Lielbritānijai. Tehnoloģiski tā spēja lidot vēl tālāk. V2 bija nacistu zinātnieku atbilde Hitlera prasībai radīt nākamās paudzes ieroci. Tā bija pirmā tālās distances balistiskā raķete pasaules vēsturē un pirmā cilvēka radītā ierīce, kas devusies kosmosā. Bet daži uzskata, ka V2 pierāda ko citu, ka nacistu partija izmantoja ārpuszeme zināšanas, lai izveidotu Trešo reihu. Kā nacisti varēja nokļūt kosmosā, ja tikai pirms 40 gadiem cilvēks bija sācis lidot? Atbilde var aizvest pie pārsteidzoša avota – mīklaina avārija, kas pēc daudz domām varēja ļaut Adolfa Hitlera rokās nonākt citplanētiešu NLO. Slepenā lieta – nacistu NLO. Šajā grāmatā Slepenās biedrības un to ietekme 20. gadsimtā Jānis Van Helsings apraksta neticamu gadījumu. 1936. gadā Hitlers pilnībā kontrolēja nacistisko Vāciju, un kara mākoņi sāka sabiezēt. Klusā naktī Freiburgas iedzīvotāji pamodās, kad savāds, šķīvim līdzīgs lidaparāts nogāzās no debesīm, avarējot mežā. Dažu stundu laikā Hitlera SS kareivji ieradās notikuma vietā. Ziņojumos teikts, ka nacisti atrada kaut ko līdz šim neredzētu – lielu diskveidu lidaparātu, lidojošo šķīvīti. Ja nacisti tiešām atrada avarējušu lidojošo šķīvīti, tas viņiem dotu vēl nebijušu spēku. Freiburgas NLO esot pārvietots uz SS kulta aktivitāšu epicentru, bēdīgi slaveno Vevelsburgas pili. Tur nacistu augstākie zinātniskie prāti esot ķērušies pie visambiciozākā mēģinājuma – atšifrēt citplanētiešu kuģi un izmantot to, lai attīstītu ieročus, kas palīdzētu uzvarēt karā pret pasauli. Vācieši attīstīja raķešu tehnoloģijas, attīstīja bruņas saviem tankiem. Bet galvenais uzdevums tika uzticēts austriešu zinātniekam un izgudrotājam Viktoram Schaubergeram, kura darbam vajadzēja atklāt antigravitācijas tehnoloģiju noslēpumus. Daži uzskata, ka viņš šo uzdevumu paveica ar dzinēju, ko dēvē par Repulsinu, kas izmanto virpuļa enerģiju. Repulsina lidaparāta priekšā radīja virpuli, kas vilka to uz priekšu, kas ļāva veikt veiklākas kustības. Līdzīgi kā lidojošie
citplanējošie šķīvīši. Fascinējoši šajās tehnoloģijās ir tas, ka tās bija reālas tehnoloģijas. Un koncepciju, kad virs lidaparāta vai tā priekšā tiek radīts virpulis, vāciešiem sniedza avarējušā NLO atklājumi. Ja nacisti apgūtu citplanētiešu tehnoloģiju noslēpumus, viņi spētu radīt ieročus un lidaparātus, kādus cilvēce vēl nav redzējusi. Vai tas varēja būt tikai laika jautājums, kad sabiedroto spēki ar rezultātiem sastaptos aci pret aci kaujaslaukā? Turpinājumā Hitlera NLO armijas atmaskošana. Bet, ja domājat, ka esat dzirdējuši par pārāko brīnumieroci, padomājiet vēlreiz. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētiešiem, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētiešiem. Nacistu slāpes pēc brīnumieročam lika tiem uz Zemes meklēt vispostošākās tehnoloģijas, kādas cilvēce ir redzējusi. Bet vai viņu lielākais atklājums nāca no Zemes? Ja pastāv ideoloģija, ka ir augstāka citplanētiešu rase, kam varētu būt tehnoloģijas, kas ir galvas tiesu pārākas par nacistu zinātnieku sasniegumiem, ir jāpieņem, ka viņus interesētu ārpuszemes tehnoloģijas, un viņi darītu jebko, lai tās iegūtu. Daži teorētiķi uzskata, ka atrasts citplanētiešu lidaparāts varēja novest pie nacistu antigravitācijas prototipa, ko dēvē par Repulsin. Un šie rasējumi ilustrē vairākus nacistu lidaparātus, ko baumo darinājušas Repulsin tehnoloģijas. Daži uzskata, ka šie diski ir pierādījums vācu inženierijas apvienojumam ar ārpuszemes zināšanām. Visslavenākais no šiem lidaparātiem bija Haunebu. To aprakstīja kā lidojošu šķīvīti 25 metru diametrā, kas spēja veikt 17,000 km/h. Balstoties uz ziņojumiem, tie bija visos iespējamos izmēros, no milzu karakuģiem līdz maziem diskiem, ko varēja palaist no katapulta. Bet ja nacisti patiesi būvēja NLO floti, lai dominētu pasaulē, vai mums ir pierādījumi, ka tie tiešām pacēlās gaisā? Pajautājiet Otrā pasaules kara sabiedroto lidotājiem. Slepenā lieta - nacistu FU iznīcinātāji. 1942. gada sākumā sabiedroto piloti, kas devās misijās virs Vācijas, sāka ziņot par mirdzošām gaismas bumbām, kas traucās debesīs un ietriecās viņu lidmašīnās. Vēlākā Otrā pasaules kara posmā amerikāņu eskadriļas sastapušos lidaparātus, un tā kā franciski uguns ir FU, amerikāņu piloti tos nosauca par FU iznīcinātājiem. Rakstiskas liecības, kā piemēram RAF pilota Beisī Lamsdena sniegtā, apraksta oranžu gaismu 7000 pēdu augstumā, kas nolaidās starp lidaparātiem pirms aiztraukšanās prom. Tika ziņots par simtiem šādu savādu sadursmju, no vienkārši novērotām līdz incidentiem, ko apraksta kā nežēlīgas gaisa kaujas ar dīvainām gaismas bumbām. Un mēs domājam, ka šie objekti nebija optiskas ilūzijas vai gaismas bumbas. Mēs domājam, ka tie bija reāli, jo B-29 bumbvedējs notrieca FU iznīcinātāju 1945. gadā virs Klusā okeāna, un FU iznīcinātājs sašķīda miljonus gabalos. Bet ja Adolfam Hitleram bija ārpuszemes zināšanas iespējams, viņš meklēja ko vairāk par nepārspējumu lidaparātu. Ar citplanētiešu palīdzību Hitlers viegli varēja radīt pārāko superieroci, un mēs runājam par ko vairāk nekā ieroči vai lidaparāti. Otrā pasaules kara novakarē sabiedroto spēki spiedās iekšā Vācijā. Vācu lidlauki tika sabombardēti līdz pēdējam. Hitlers meklēja tehnoloģijas, kas ļautu lidaparātiem pacelties bez skrejceļa. Bet vai viņa risinājums kļuva par visspēcīgāko ieroci vēsturē? Slepenā lieta - nacistu zvans. Baumoja, ka iedvesmojoties no NLO, ko Hitlers atrada 38. gadā, nacistu vergu darba spēks izveidoja pazemes izpētes centru 1000 km dziļumā Sudetu kalnos. Pēc citplanētiešu teorētiķu teiktā, centrs bija paredzēts neiedomājamai mašīnai vārdā
Die Glocke, jeb zvans. Die Glocke bija zvana formas mašīna 5 metru augstumā. Un 5 Hitlera labākie zinātnieki iespējams gāja bojā strādājot pie šī projekta. Šie upuri nozīmē to, kā Hitlers domāja, ka ir ko atklājis. Un te bija tehnoloģija, kas izmantoja pretēji rotējošus cilindrus no ļoti smaga metāla, ko sauc par sakrāno dzīvsudrabu. Un griežot tos pretējā virzienā, milzīgā ātrumā, tas radīja spēcīgu radioaktīvu lauku, un tas kļuva par šo ieroču enerģijas avotu. Pretēji rotējoši dzīvsudraba lauki. Eksperti uzskata, ka viens no Die Glocke mērķiem bija ražot enerģiju mušu slazdām, cirkulāri novietotām arkām, lai nacistu šķīvīši varētu pacelties gaisā vertikāli. Ziņojumos teikts, ka mušu slazdu izmantoja, lai paceltu antigravitācijas lidaparātu. Ja nacisti tiešām būtu radījuši antigravitācijas lidaparātu, sabiedrotie nespētu sacensties. Bet citi vēsturnieki iebilst, ka zvanam varēja būt daudz svarīgāks un baisāks mērķis, kas spētu nacistisko partiju padarīt par visneapturamāko armiju vēsturē. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Trešais Reichs. Neskatoties uz liecībām par atrastiem lidojošiem šķīvīšiem un izaugsmēji bruņojuma jomā, mūsdienu vēsturnieki skeptiski raugās uz nacistu un NLO saistību. Bet ir pierādījumi, liecības. Viens no izcilākajiem vācu raķešu zinātniekiem, Hermanns Oberts, publiski paziņoja, ka vāciešiem palīdzēja cilvēki no citām pasaulēm. Un tā ir šokējoša liecība. Nozīmīgākais nacistu citplanētiešu noslēpuma pierādījums var slēpties mīklainajā mašīnā vārdā Die Glocke, jeb zvans. Bet vai kāda savāda zvana detaļa var atklāt, ka tas bija pārākais brīnumierocis? Daži nostāsti par šo mašīnu liecina, ka tās augšdaļā bija spogulis, kurā bija redzami attēli no pagātnes. Daži runā, ka nacisti kontrolējuši zvanu ar senām āriešu zināšanām, kā izmainīt telpu un laiku, vai Hitlers būvēja laika mašīnu. Kā notiktu ceļošana laikā? Radot virpuļus, viņi varēja izšauties cauri, savelkot laika telpu ap sevi. Izejot no pieņēmuma, ka nacistu zvans bija laika mašīna un Hitlers spēja tādu radīt, ja viņš spētu ieiet šajā objektā un atgriezties laikā jebkurā punktā, viņš kļūtu neapturams. Viņš varētu darīt visu, ko vien vēlētos, glābt nacistisko Vāciju un piepildīt savu vēlmi valdīt pār pasauli. Bet 1945. gadā Reichs krita. Mēs panāksim nenovēršamu triumfu, lai Dievs mums palīdz. Hitlers esot licis iznīcināt zvanu, lai ārpuszemes tehnoloģijas nenonāktu ASV rokās. Bet ir vēl kāda teorija. 1965. gada decembrī, 20 gadus pēc Die Glocke pazušanas, dīvains zvana formas lidaparāts, kas mirgoja zils, ar spēcīgu radioaktivitāti pārlaidās pār Amerikas robežu no Kanādas puses. Pāri Mičiganai, pāri Ohio, metot plašus S-veida līkumus un lēnām veicot avārijas nolaišanos pie Teksburgas, Pensilvānijā. Vairāki liecinieki apgalvoja, ka ne tikai redzējuši avarējušo objektu, bet tā izskats bijis gandrīz identisks zvanam. Ziņojumi liecina, ka gandrīz nekavējoties grupa amerikāņu kareivju bez zīmotnēm ieradušies ar smago mašīnu, lai savāktu objektu. Cilvēkus brīdināja, turiet muti, par to nerunājiet. Vai šis stāsts apstiprina patieso Die Glocke mērķi? Vai Die Glocke pazuda laikā, nolaižoties vairāk nekā 20 gadus vēlāk Pensilvānijā? Un tad tika nogādāts Wrighta Pattersona gaisa spēka bāzē Ohio, kur tas, cik zināms, atrodas vēl šodien? Mūsu pašu amerikāņu laika mašīna.
Kara beigās šķita, ka pasaule ir drošībā no nacistu draudiem. Bet vai ārpuszemes tehnoloģijas deva nacistu partijai ilgu mūžību, kādu mēs nespējam iedomāties? 1947. gadā ASV armija saņēma vēstuli no Gvida Bernardija, vīra, kas reiz bijis nacistu aģents. Šajā vēstulē bija teikts, ka Hitlers ir ne tikai dzīvs, bet arī mitinās īpaši konstruētā zemūdenē. Viņš eksperimentējas ar īpaši augstām tehnoloģijām, lidojošiem šķīvīšiem, kā viņš tos apraksta, kas paredzēti uzbrukumiem noteiktiem punktiem Amerikā, Lielbritānijā un citiem galvenajiem mērķiem pasaulē. Vadoties pēc vēstules, Hitlera zemūdene devās uz dienvidiem gar Āfriku. Kāpēc, lai kāds dotos uz dienvidiem no Āfrikas? Uz dienvidiem no Āfrikas ir tikai Antarktīda. 1938. gadā nacistu ekspedīcija uz Antarktīdu radīja baumas par slepenu pazemes bāzi zem ledus, ko vācieši pasludinājuši par Jauno Švābiju. Vai uz šo bāzi Hitlers atkāpās, lai attīstītu NLO tehnoloģijas? Un vai iespējams, ka mēs jau tās esam atklājuši? Slepenā lieta – operācija Augstleikšana. 1946. gadā admirālis Ričards Bērts vadīja 4700 kareivjus, 13 kuģus un vairākus lidaparātus 8 mēnešus pēc misijā ar nosaukumu Augstleikšana. Pēc 2 nedēļām, cietuši pamatīgus zaudējumus, viņi atgriezās. Tā nebija vienkārši izpēte, tas bija kaujas manevrs. Kas notika? Admirālis Bērts sasniedza Dienvidu polu ar šo ekspedīciju. Pēc atgriešanās prese citēja Bērda brīdinājumu, ka ASV ir jāievieš aizsardzība pret iespējamu ienaidnieku lidmašīnu uzbrukumu no polārajiem reģioniem. Vai ASV spēkiem uzbruka koncentrēti nacistu spēki ar augsta līmeņa citplanētiešu lidaparātiem un ieročiem? Tas izklausās neprātīgi, bet ja tā ir patiesība, tad nacisti varbūt vēl šodien dzīvo zem ledus Antarktīdā. Turpinājumā mēs atklāsim lielāko nacistu NLO noslēpumu. Precīzas koordinātes slepenajam Antarktīdas cietoksnim. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Pierādījumi liecina, ka Hitlers iespējams meklējis citplanētiešu tehnoloģiju noslēpumu, kas sagādātu Trešajam Reiham lidojošas mašīnas un varbūt pat noslēpumus par ceļošanu laikā. Bet vai tas ļāva nacistu režīmam pēc kara palikt sveikam un neskartam slepenā bāzē dziļi Antarktīdā? Jebkam tur ir grūti izdzīvot. Ja viņi spēja atrast veidu, kā to izdarīt, tad kā mēs uzzināsim, ka viņi ir tur? Vai koordinātes, kas nesen publicētas kādā rakstā, uzrāda to, ko daži uzskata par ieeju leģendārajā bāzē? Satelīta attēli skaidri parāda atveri, kas ir 55 metrus plātā un 70 metrus augsta. Ierakstot Google Earth koordinātas, kur mūsuprāt atrodas ieeja, jūs redzēsiet ieeju Zemes iekšienē. Ja tā ir tiesa, Hitlers iespējams ir pilnībā apguvis citplanētiešu noslēpumus, lai nodrošinātu Trešā Reiha kundzību. Un mūsu karš pret nacistisko režīmu varbūt nav beidzies. Jūs skatījāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.